dzīvoju, tā teikt, ar lielu iekšēju nav līdzsvars, tāpēc, ka es visu laiku strīdos pat ar sevi. It kā kaut ko gribu, bet tajā pašā laikā es neko negribu. Ar sirdi jā, ar prātu nē. Un tajā momentā, kad es ļoti daudz ko piesakos uz kaut kādiem kursiem, kaut ko darīt, es ar sirdi tā kā jā, un pēc tam pēc kāda laiciņa man tas prāts laikam pieslēdzās, un es ļoti daudz arī tā kā atmetu, iesāku, bet nepabeidzu. Ceļam uz mājām. Pašas no sevīm asaras bira kā pupas. Sen neatceros sevi tā raudājumu. Bet pēc tam bija tik viegla sajūta. Sāku skatīties un domāt, ko un kā es daru. Un pavisam savādāks skatījums pavērās tam visam. Uz šo savu kleitu, ko es nebiju darījusi jau vairākus gadus. Neko vairāk par lēnas piešūšanu aizkariem, lai varētu pielikt viņus, nebiju kaut kādus 5 gadus darījusi. Pēdējo reizi, kad es savu kaut ko šūvu, te bija svārki. Dotai brīdī ir ļoti daudz, kas mainījies. Varbūt ne apkārt, bet manī pašā iekšā. Ļoti daudz domas un skatījums, redzējums uz visu, kas notiek apkārt, ir mainījies. Esmu nolikusi, uzstādījusi sev 3 lietas, ko es tiešām vēlos izdarīt kā primārās. Nav 1001, bet 3. Sveiki! Pie manis šodien istabā ir Marika. Un Marika saka, ka savā dzīvē atpazīst upura pozīciju. Pamēģināsim sameklēt to. Sveika, Marika! Sveika, Nika! Tu savā pieteikumā mini tādus vārdus kā upura pozīcija. Jā. Vai tu vari man pastāstīt par to, kā tu viņu jūti vai arī redzi savā dzīvē? Tas kaut kas ir mainījies šī 1,5 mēneša laikā, kad es pieteicos uz tavu mākslas kanālu. Un šī upura loma ir aizgājusi, ir vairāk parādījusies bērnu pozīcija. To, kad uz jebkādām situācijām, dzīvē, darbā, ģimenē, mans bērns negrib pieņemt atbildību par savu dzīvi, par pieņemtiem lēmumiem, un ir iekšējā nenormāla pretestība, jo esmu pieaugusi sieviete, man ir karjera, man ir ģimene, un iekšējais bērns, ne, mēs to nedarīsim, tev pārāk daudz atbildības, ne, es negribu to, un tā iekšējā cīņa pašai ar sevi, ar manu iekšējo bērnu, jā, rada man grūtības ikdienā, un tad saprotu, sāku domāt, tad to, ko es daru, vai tas vispār ir vajadzīgs, vai tas ir mērķis, ja vienmēr ir pretestība, un tad no kurienes tas rodas. Tātad pirms tu sāki iesaistīties Zoomos, tu rakstīji šo pieteikumu, un tad tu izjūti sevi šajā upuru pozīcijā, kur vispār nekas nenotiek. Jā. Ja? Un te ir tas mazais tavs izrāviens, ka šobrīd jau notiek. Ja? Vienkārši ir vēl joprojām dialogs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka upuru pozīcija tas ir pavisam tāds maziņš mazulītis, kurš ir atkarīgs no visiem citiem. Ja, kuram tas ir tā pati bērna pozīcija, tikai ļoti, ļoti sākotnējā stadijā, jo mazulis viņš nevar pats neko izdarīt. Ja? Viņam vajag, kas samainīs pamperu, pabaros, iemidzinās un tā tālāk. Viņš ir pilnībā atkarīgs no citiem. Nu, lūk, tagad tas, ko tu stāsti, ir tas solis nākamais uz priekšu, ka bērnam augot ir dažādi posmi un dažādas stadijas, kurā viņš satiekās ar saviem iekšējiem kaut kādiem dialogiem, ar savām iekšējām sajūtām, un tas ir bonus tam, ka tu redzi, kā tu attīsties. Ja? Tagad jautājums ir, kā izaugt ātrāk? Ja? Kā tikt uz priekšu ātrāk? Kā tas, ka ir šis te dialogs tavā galvā, kā tas tev ir problēma? Es pa dzīvi esmu bijis vienmēr iniciators. Tā kā darbā, skolā, varbūt tas neliekas tagad saistīti, bet tas man sagādā šobrīd problēmas, jo man ir pretestība, kāpēc es to daru. Jo
kaut kādus pasākumus organizēt darbā, citiem cilvēkiem palīdzēt. Šobrīd lielākais ir tas, ka es dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, kas ir Staļina laikiem, un ir parādījušies aktīvi cilvēki, ka mēs gribam to māju atjaunot. Un tagad pēc vairākām sapulcēm cilvēki redz manī pilnvaroto personu šai mājai, bet tā ir nenormāli liela atbildība. Un man tāds pirmā emocija, jebkādam piedāvājumam palīdzēt māju atjaunot darbā, jā, lecam iekšā, daram, es to varu, bet paiet laiks, man tās nodzies, un priekš kā man tas vispār vajadzīgs? Nē, tu to nevarēsi. Nē, sēdi mājās, tev jāiztav disertācija, tev jāstrādā, tev bērns, vīrs, kā tu to varēsi. Tā ir liela atbildība un rodas tās bailes, un tas bērns, nē, tu nevari uzņemties to atbildību, tad tas nav vajadzīgs. Tā kā pirmais punkts ir, jā, daram, aiziet, es gribu, man tos dod draivu, bet otrajā pāriet laiks, tu sāc apdomāt, cik nozīmīgi tas ir, cik liels tas solis ir, un tāds, nē, to nevajag. Lecam atpakaļ, pasakam stop un atmetam visu. Jautājums, kur tev iepriekš ir kaut kāda bijusi pieredze, kur tu uzņemies šo atbildību un tu nevari izpildīt to? Man liekas, lielākā ir pašai pret sevi. To, kad man ir jāuzņemas atbildēt pret sevi un asaras nāk. To, ka es to daru priekš citiem, bet pret sevi es neuzņemos. Ka es sevi nenovērtēju, un es vienkārši domāju, ko es vēlos šeit runāt. Un es nonācu līdz tam, kāpēc es to daru priekš citiem, lai rastu vērtību sevi, jo es sevi nevaru pieņemt. Un tas ir arī ļoti labi redzams tavā stāstījumā. Tu saki, pirmā emocija metos iekšā, lai palīdzētu citiem, lai būtu par citiem. Un tad tevī sāk runāt tas iekšējais bērns, kurš saka, pagaidi, nav godīgi. Nav godīgi, kāpēc par citiem ir jā, metamies iekšā, bet par sevi ir atlikt, novilkt garumā, tu neesi tā vērta, lai to realizētu. Un tādēļ iekšā ir šī te balss, ja, kur saka, pievērsies man, atgriezies pie manis. Es arī gribu, lai tu pret mani izturies ar tādu pašu atdevu kā pret citiem. Un vienkārši tev netiek dota tā enerģija, priekš tā, lai tu priekš citiem būtu. Iekšēji tas nav godīgi. Ja? Un te ir jautājums, tad, kad tu piekrīti priekš citiem organizēt to visu, lai būtu kas, ko tu no tā saņem? Lai vismaz kaut kas būtu. Jo kāpēc es vispār sāku ceļu pašattīstībā un meklēju kaut kādus speciālistus, kursus, visādas tādas lietas, jo es biju tādā punktā, tas bija šausmīgi, kad es pirmkārt domāju par pašnāvību. Tas bija ļoti sen, tas bija 18, 20 gadi. Un bija katru dienu šādas, un pat tas bija histērijas. Un es nonācu līdz tam punktam, ka es sēdēju, un man notika klišis, Marika, ja šādi turpināsies, tev ir divas izvēles. Vai nu Tvaika iela vai kapi. Un tajā momentā es sāku kaut ko darīt un meklēt to palīdzību, kā es varu tikt. Un viss it kā nostabilizējas, un man nav tādas domas vairs, bet tas viss sākās ar to, ka es uztveru sevi kā pilnīgi nulle. Šinī brīdī, kamēr tu vēl neesi aizgājusi citur, tu saki, es sevi uztveru kā pilnīgi nulle. Pierādi man to. Pastāsti man, kas tavā dzīvē liecina par to, ka tu esi nulle. To, ka es nevaru sevi pirmajā vietā ielikt, ka es nevaru par sevi parūpēties. Vēl? To, ka man ir jāmeklē palīdzība. Vai tas, ka tu meklē palīdzību, nozīmē, ka tu esi nulle? Laikam jau nē. Cik cilvēki paliek tajā stāvoklī, kurā tu biji un neierauga iespēju izrauties? Cik cilvēki pat nav gatavi atzīt, ka viņiem vajag palīdzību? Un cik cilvēki vienkārši uztver, ka tā ir normāli justies? Bet tu tanī brīdī, ko tu sauc par savu visgrūtāko brīdi, atrodi sevī spēku meklēt palīdzību. Kas cilvēkā rada lielāku spēku palikt šajā situācijā, pozīcijā, vai tomēr meklēt palīdzību? Meklēt palīdzību. Tad kā tas, ka tu sevī radi šo spēku atzīt un meklēt palīdzību, ir vienādības zīme ar nulli? Nav nekādas. Un tur ir tā lieta, ka tu neredzi, ka patiesībā, piemēram,
es tev parādīšu caur citu situāciju. Mēs bieži esam dusmīgi, ja? Mums ir iekšā kaut kāda agresija, dusmas situācijā pret cilvēkiem. Un dusmas ir ļoti liels enerģijas avots, ļoti spēcīgs. Tanī brīdī, piemēram, kad mūsu bērni ir dusmīgi, ja? Mēs viņos varam redzēt, viņi skrien, lec, tad, kad viņi ir dusmīgi, viņi sit, viņi izliek dusmas uz āru. Bet tanī brīdī, kad mēs viņiem sakam, pārstāj dusmoties, viņi to nevar izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tev sevī iekšā ir jāatrod vēl lielāks spēks par dusmām, jānoslāpē dusmas ar to lielo spēku, ja? Viņas tā kā jānodzēš. Tātad tam spēkam tevī iekšā ir jābūt lielākam. Un šis ir, ko es tev vēlos parādīt. Tas notika tieši tāpat ar tevi, tikai ar citu emociju. Tu pati sevī atradi spēku apslāpēt to, kas tevī tad runāja par to, ka tu neesi varbūt pietiekami vērtīgi, tavai dzīvē nav jēgas un tā tālāk. Ja? Tas bija tavs spēks, to tev no malas neviens nevar iedot. Bet tu to nepamani. Tev liekas, ka tas ir pats par sevi saprotams. Jo tā doma bija, nevis doma, bet to ierosināja tas, ka, man ir divi varianti, vai tvaika vai kapi, un tas pirmais, ka mana mamma nespēs to pārdzīvot. Un man ir jācīnās par sevi dzīvi, jo tas bija līdzatkarīgas attiecības, kas arī vēl projām ir, bet mazāk. Jā, un, laikam, tas man traucēja ieraudzīt to, ka, jo tas bija daļa mammas, jo zināju to, ka mamma esmu tikai es, un viņa nespēs to pārdzīvot, ja ar mani kaut kas notiks. Un tā tas iet, un es kaut ko daru, viss ir forši, bet pašlaik es vienmēr atgriežos pie sevis un savām problēmām, un es nevaru sevi pieņemt. Tātad tanī dzīves posmā domas par māmu tevi izglābj. Jā. Un šajā dzīves posmā visticamāk domas par bērnu tev varētu izglābt, ja? Jo, ja kaut kas ar tevi slikts notiek, tad tavs bērns paliek. Es par to nebiju aizdomāta. Man vairāk par to, ka par sevi. To, ka es daru, man ir tās kaut kādas prakses, kas man palīdz uzturēt savu mentālo stāvokli, pārējos, bet es vairāk es sāku šaubīties, vai tam ir kāds ir mērķis, kāda ir misija, ko es vispār... Jā, man ir bērns, bet viņam ir tētis, man nav vairāk tādas atkarības. Mana dzīve bija mammas dzīve, un tagad mana dzīve ir bērna dzīve. Nē, tā nav. Tā kā man vairāk ir tieši jautājumi par sevi. Tad tu nepārlec uzreiz uz citu. Kā tev liekas, vai ar tavu bērnu ienākšanu tavā dzīvē tu spēji atdalīties no savas mammas? Jā. Es atļāvos vairāk robežas uzstādīt, pateikt, un mēs arī esam atklāti runājušies par ja mums kaut kas uzskan. Man ir bailes no manas mammas, jo es izaugu tādā vidē, to, ka ir jāklausa tos laikus, bet es mācos caur bailēm pateikt, atklāt robežas, un arī mammai tas ir vajadzīgs, jo viņa paliek vecāka, viņa redz, ka es attālinos, un es ļoti tā kā noraujot attālinājos. Bet tu vēl joprojām izjūti bailes runājot ar mammu? Jā. Tā ir bērna pozīcija tajā brīdī. Jā. Tu aizmirsti to, ka tu pieaugi. Mēs esam bērni visas dzīves garumā, ja, bet mēs esam pieauguši bērni. Un tad, kad tev izveidojās sava sistēma, sava ģimene, tu jau esi tā pieaugusī sieviete. Tad, kad tu aizēji pie mammas, tev ir jāsaglabā tā pati pieaugušā pozīcija, bet tas nenozīmē, ka mēs kaut kādā veidā pazeminam mammu. Nē. Tur ir jābūt mīlestības valodai, cieņai. Paldies par mammas padomiem, paldies par to, ka viņa redz savādāk, ja, vai viņa uztraucās. Paldies tev, mamma, bet es jau esmu pietiekami liela, lai pieņemtu lēmumus pati. Ja, man liels paldies par to, ko tu man dod. Ja, vai tas ir padoms, vai aizrādījums, vai vēl kaut kas. Tas vienmēr nāk no mīlestības. Vienkārši tajā brīdī tev ir jāsāk uzticēties sev. Ja, ka tu zini par sevi labāk. Un tā arī ir. Tā arī ir. Nav neviens cilvēks, kas par tevi zinātu labāk. Un tajā brīdī, kad tu saki, ka tu atradi mammu savā galvā kā iemeslu tam, kāpēc izglābt sevi. Tajā brīdī tas nostrādāja. Lai vai kas, bet tas nostrādāja. Ja? Tu esi sākusi ar sevi strādāt, tu esi tikus līdz šim punktam. Un šobrīd jau tu saproti, ka man arī šāds stāvoklis vairs neapmierina. Es gribu vēl labāk. Skaties, pa pakāpieniem tu ej uz augšu, tu nekrīt lejā. Vienkārši tev liekas, ka tu atkrīt atpakaļ, bet patiesībā tu nevis atkrīt atpakaļ, bet tu pierodi pie tā, kur tu esi, un tu saki, man šitā arī nedara, es gribu vēl labāk.
Ja? Un tādā veidā tu katru to reizi, katru to pakāpienu atstrādājot, kāp uz augšu, tev ir jāredz pašai šis te progress, kas ar tevi notiek. Es nebiju to iedomājies to, ka tas ir nevis krišana uz atpakaļ, bet tas ir tā kā solis pirms nākamā. Tā ļoti bieži īstenībā cilvēkiem, tāds muļķīgs piemērs varbūt, bet ar tievēšanu. Ja? Mēs mazliet notievējam, mums no sākuma ir tāds baigais hypes, wow, baigi labi izskatos, un pēc tam mēs pierodam, un tagad, nē, tomēr nav labi, vajag vēl. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pierodam pie tā, ko mēs redzam. Ja? Un tieši tāpat ir ar sajūtām. Ja mēs aizbrauktu, piemēram, pie okeāna, un tu tur nekad nebūtu bijusi. Pirmajā dienā tev ir, wow, tas taču ir okeāns. Otrajā dienā, nu jā, tas ir okeāns. Trešajā dienā, okeāns. Un ceturtajā dienā Palikšu numuriņā. Jā, kāpēc? Mēs pierodam pie tā, kas ir. Un tev tas vairs nav tanī brīdī ar tādu pašu emociju gamu kā sākotnēji. Tas ir ok. Bet tā ir tava attīstība. Tev vienkārši ir jāredz tas ceļš, ko tu esi nogājusi šobrīd. Ja? Un tagad varbūt, salīdzinot ar to, šis ir sīkums, par ko tu sūdzies, vai ne? Man tur brīžiem galvā ir kaut kāds dialogs, bet pirms tam tev dialogs bija par dzīvību. Tagad tev dialogs ir, iet darīt vai nedarīt. Ja mēs paskatāmies, jā, vai ne? Ja mēs salīdzinām, kādu ceļu tu esi nogājusi. Un es tev vienreiz devu Zoomā to uzdevumu uzrakstīt savu scenāriju, ja? Režisoru stāstu. Pamēģināji? Nepamēģināju. Šis ir stāsts par to, ja? Tagad es pamēģināju īsā, ātrā variantā iziet tev cauri, lai tur pati ieraugi, kā patiesībā tu audz. Tev gribas šobrīd uzreiz pārlekt augšā, bet tas ir tikai tādēļ, ka tu nenovērtē mazos solīšus. Man pa dzīvi visu laiku ir bijis, ka man vajag visu un uzreiz tagad tulīt. Nav sadalīt solis, bet es ar laiku arī mācos sadalīt to, ka nevar visu uzreiz dabūt. Nevar. Un tev ir jānovērtē, piemēram, 1,5 mēnešu laikā. Pastāsti man par savām pozitīvajām izmaiņām. Es iemācījos kontrolēt tās dusmas pret bērnu. Kad es neesmu pietiekami par sevi parūpējusies, un es spēju atpazīt to un noturēt viņas iekšā, mierīgi izrunāt ar bērnu, kaut vai nolikt gulēt, un tad, kad viņš aizmieg, tad tas emocijas iziet caur asarām, bet viņas iziet savādākā veidā. To, ka es iemācījos sevi pirmajā vietā ielikt. Pastāsti par to, kā tu iemācījies, tāpēc, ka es zinu, ir daudz sievietes, kas tagad skatās un domā, kā to panākt. Piemēram, man ir mazbērns, kurš bieži vien pamāja, viņam dzīve ir sataisīta tā, ka viņš var no atvilktiem tās pannas, kastroļus izvilkt, karots, un viss tas ir pa dzīvokli izmetāts. Viss koridors ar apaviem, visas mantu kastes izvāktas, un viņam ir diendusa vai vēl kaut kas, un man dienā ir bijusi vienmēr tāds stress, ka ir jāsvac, un tad dienā es varēju 5 reizes skriet pakaļ un visu to vākt. Un tagad man tāds, es apsēžos. Viņš tik un tā to visu izgāzīs. Viņš aizmigs, es sakārtošu. Es gribu mierīgi ar viņu pasēdēt, padzert kafiju, nezinu, mēs pastīsimies tutu viņu mīļāk, bet es to darīšu. Es vairs neju 5 reizes kārtot māju. No stāv tie trauki netīri. Es iešu gulēt, vīrs izmazgās tos traukus no rīta vai vakarā, kad viņš atnāks. Es vairs neuztraucos to, kad man tas jāizdara. Man ir jābūt pašai mierīgai, lai es varu. Kas bija tas slēdzis priekš tevis, kas tev ļāva uz to paskatīties savādāk? Man liekas, mana bērna asaras, kad es esmu uzvilkta, to, kad es uzvelkos, un viņš redz man tāds, nē, stop. Es negribu audzināt caur bailēm viņu, kad man ir jābūt mierīgai, un mierīgais var būt, kad es sevi nolieku pirmajā vietā, un tā kārtība mājās var pagaidīt. Tātad vārdos sevi nolikt pirmajā vietā. Kā tu šo realizē savā ikdienā? Es atļaujos ātrāk aiziet gulēt, nevis kārtot, gatavot. Es no rīta cenšos, nevienu, protams, sanāk, jo man tagad bija laiks darbam, kad man pa nakti nācās strādāt, jo tas ir vienīgais laiks, bet bija laiks, kad es sāku arī caur Zoom, kad es no rīta cēlos ātrāk par visiem. Es kaut vai vienkārši sēdēju un dzēru tēju, bet es biju viena pati, ar domām es varēju noskaņoties, pārdomāt vakardienu, piemēram, pastīties savus kļūdus, tad, vakar es pieļauju šo, tad šodien zinu, kur ir to apzinātību ievest iekšā, apzināties, ko es jūtu, ko es domāju, un tad to pārdomāt, kāpēc es tā daru, un kuri jāiet solīts atpakaļ, lai to mainītu nākamajā reizē.
darīt savādāk. To mainīt realitāti, izvēlēties citu. Kā tu domā, kas ir galvenais nosacījums tam, lai cilvēks vispār sāktu šādu? Bet tu burtiski nu pati to esi sākus darīt. Kas bija tas tieši moments, kad tu nolēmi, ka tu tagad pamēģināsi savādāk? Var tā, bet var arī savādāk. Mēs visi zinām, ka var savādāk. Jā. Bet tas solis starp ir tā, kā ir, un varbūt savādāk. Kā tu uzbūvēji šo soli? Man liekas, ir apzināties to, ka tev tas nepatīk, kā ir tagad. Ka tu nevēlies, lai tas ir ilgtermiņā. Un, ja, piemēram, tas tev nepatīk, ka tas ir, tu padomā, tas turpināsies gadu, 2, 3, un kāds būs rezultāts tam. Un ja tev tas rezultāts nepatīk, tad ir jāmaina. Tas man tā nostrādāja. Vismaz tas ir attiecībā pret bērnu. Jo zināju to, ka manī izskan tās manas mammas audzināšanas principi, to, ka caur bailēm, ka bērnam jāklauso, ir jāuzbļauj vai stingri jāpasaka, nevis jāpaskaidrojot to, ka jā, visam jābūt kārtībā, bet tu nevari atļauties mierīgi pasēdēt. Un sāku domāt, tas turpināsies gadu, 2. Bērnam attīstīsies, viņš mani klausīs nevis tāpēc, ka viņš saprot, ka viņš dzird mani, ka viņš saprot, ka ir pareizi, ka ne, bet viņš baidās no manis, viņš nezina savādāk variantu. Viņš zina, ka ir bailes, un es sapratu to, ka es negribu, lai mans bērns no manis baidās. Man ir jāsāk domāt, kā to risināt. Un skaties, šeit lieliski ir redzams tas, ka tava mamma ir iedavusi šo te ieguldījumu. Ja? Viņa tev caur sevi parādīja, kādas būs sekas, ja audzināsim bērnu tā, ja, kā tevi, šīs bailes. Jā. Un tev ir šī izvēle, vai nu es atkārtoju tāpat kā mamma, vai arī es redzu, ka tam ir tādas sekas, es tā nevēlos nodot tālāk, un es kaut ko mainu, un mainas pretēji. Ja, šis ir tas ieguldījums, ko mums vienmēr dod vecāki. Viņi mums parāda, ka darot tā, būs tā. Ja, un tad ir jāizjūt arī uz augšu šī pateicība, jo ieguldījums mūsu sistēmā notiek nevienmēr caur labajām lietām. Dažreiz mums ir jāparāda, jo ja mamma tev nebūtu parādījusi šo pieredzi, šodienā tev nebūtu šis klikšķis, lai aizdomātos. Tu būtu tieši tā pati agresīvā mamma, kas pati nav atpūtusies, pati nav parūpējusies par sevi, un tās dusmas izliek uz bērnu, tāpēc, ka grib būt visu laba, dēļ citu atzinības. Ja? Tā ir tā ķēde, kas notiek. Kāpēc ir šīs tieši tāda tava mamma dzīvo? Ja? Viņa vēlējās no visiem iegūt šo atzinību, pati par sevi nepadomāja, viņā veidojās dabīgi, veidojās šīs dusmas, un dusmas vienmēr tiek uz ko? Uz mūsu tuvākajiem cilvēkiem. Jā. Un tāda sistēma strādā. Un tādā brīdī ir viens variants. Vai nu tu sāc rūpēties par sevi, kas pirmajā brīdī liekas egoistiski, bet tas patiesībā nav egoistiski. Ja? Tas ir, es mīlu sevi, lai būtu perfekts elements savā ģimenē. Ja? Es rūpējos par sevi, jo mana atbildība ir būt mammai, kura ir atpūtusies. Es rūpējos par sevi, jo mana atbildība ir būt sievai, kas ir atpūtusies. Un tad es nevienu citu vairs nevainoju. Un tad tā harmonija ģimenē sāk mainīties. Un to tu tagad esi uzķērusi, vai ne? Un arī viens punkts bija tāds, ka es ļoti žēloju vīru, tādā ziņā to, ka es zinu to, ka viņš strādā 2 darbos, viņš vēlāk atnāk. Un es no rītiem, kad cēlos, es viņu nemodināju. Es ļauju viņam to pusstundu un modināju, kad bija brokastis gatavas. Nevar viņam jāatpūšas. Bet nonāca tas klikšķis, kad es vairs nespēju viena pati to rītu. Man ir jāiet dušā, man ir jāizmazgā mati, un kad sāksies man darbs, viņam būs jāceļas nevis pusstundu, viņam nāksies ar mani kopā pirms bērni celties, lai varētu. Un es atļaujos atnākt, saku, mums ir jāceļās. Lūdzu, pieskatī dēlu vai izdarī to, un tad es arī... Man liekas, tā ir rūpēšanās par sevi to, ka es atļāvos, nevis atļauju sev būt vīram, viņa tētim un pildīt viņa pienākumus. Kā domā, tā ir bērnu pozīcija vai pieaugušā? Pieaugušā. Tev fokus ir ļoti daudz uz to, kas tev nav, bet tu neieraugi uz to, kas tev ir. Cik daudz tu esi izdarījusi, cik daudz tu esi pamainījusi, cik daudz tu esi sapratusi. Ja? Tu neredzi, tie ir sīkumi, bet viņi ir jāizceļ. Jā. Viņi ir, uz viņiem ir jāpievērš uzmanību, lai viņi kļūtu spilgtāki. Tas ir tāpat kā tas uzdevums, kurš saka, pamēģina atrast dzeltenu mašīnu, un kaut vai tev pateiks, vairs to nevajag darīt, tu ejot pa pilsētu, tāpat visu laiku skatīsies, vai ir dzeltenas mašīnas. Tā strādā mūsu prāts. Tu viņam iedod programmu,
uzdevumu, un viņš meklē. Un tad, kad tu pati atnāc un paziņo, ka es esmu nevērtīga, tavs prāts vienkārši meklē tam atbilstību. Un viņš meklē un savāc tikai tos faktus, kas ir it kā derīgi ar šo te uzdevumu. Bet ja es tev iedodu uzdevumu, atrodi man, ko tu esi mainījusi, kā tu esi izaugusi, tad izrādās, ka tur ir ļoti daudz. Un ja tu katru dienu fokusēsies uz šīm lietām, tā arī ir tā iespēja tev izaugt, un vēl jau vairāk tev ir ļoti daudz pierādījumu tam, ka tu jau esi to izdarījusi. Tu tikai kaut kādos brīžos es domāju, ka attiecībā pret saviem mērķiem tu kaut kur nokrīt bērnu pozīcijā. Kas ir tagad, ja mēs paskatītos uz tavu dzīvi, kas ir tādi lielākie top 3 mērķi, kurus tu šobrīd gribētu realizēt? Man liekas, ka tas būtu saistīts ar darbu, bet es vēl neesmu sapratusi, ko tieši. Pirmais mērķis ir, protams, pabeigt disertāciju, bet es viņu nelieku kā mērķi, jo priekš manis tas ir pašsaprotams. Es to izdarīšu, es pabeigšu. Tas ir pats par sevi, tas ir jāizdara. Jā, tas ir jāizdara, bet tas varētu būt mērķis. Bet kas no šī mērķa izriet, jo pabeidzot, iegūstot to grādu, man ir jādomā, vai es palikšu šajā darba vietā, vai es nepaliku šajā darba vietā. Kādu darbu es vēlos. Otrais mērķis varētu būt to, ka es esmu gājusi gan pie coachiem, gan pati vienu programmu pabeigusi, un to, ka man liekas, ka ar manu pieredzi man gribas dalīties to ar cilvēkiem. Vienkārši caur pieredzi, kas man palīdz, kas nav. Man ir tāda ideja, es biju sākusi, bet atmetusi uztaisīt savu Instagram kontu, ko es attīstu, kur es gan par zinātni ielieku, gan par to. Un trešais... tie ir 2, kas man tagad ir tādi... Okay. Pirmais, tu saki, gribu izlemt, vai mainīt, vai palikt un tā tālāk. Šeit es tev varbūt ieteiktu nesteigties ar šo lēmumu, bet sajust sevi esot tajā situācijā jau iekšā. Tātad, lai tu būtu pirmajā mērķī, tev vispirms ir jānokārto disertācija, tad tev radīsies sajūtas par padarīto darbu. Tad tu sāksi sevi vērtēt savādāk. Tad tu ar šīm sajūtām būsi iekšā tajā situācijā, un tad šis lēmums, viņš ir loģiskāks. Nekā tagad tu skrien pa priekšu, un tagad no sērijas risināšu to, kas vēl nav noticis. Vienkārši kāpēc es aizdomājos, jo pirms es aizgāju dekrētā, es kādu pusgadu gāju ar stresu un asarām uz darbu, jo es negribēju tur iet. Es strādāju zinātnē ir ļoti daudz jālasa, jāraksta, pašai jārāda savus pētījums. Man patīk darbā mans rezultāts. Man patīk braukt uz konferencēm, man patīk stāstīt par to, man patīk to, ka ir tas laboratorijas darbs, bet tā sēdēšana pie datora, kā es jau biju minējis vīram, to, ka man tas nāk caur asarām, sviedriem un asinīm. Man nepatīk rakstīt. Es jau 6 gadus strādāju, bet vēl joprojām tā rakstīt. Bet jo vairāk tu dari, jo labāk tev sanāk. Man vēl joprojām tas nesanāk. Man nepietiek pacietības pārlasīt. Varbūt tā ir tā bērna pozīcija, kas man traucē tur, bet Kā tu vari savā darbā, turpinot savu darbu, apiet šo tā? Nekā. Tas ir mans primārais darbs. Tātad nav, teiksim, neviens cilvēks tavā profesijā, kas dara tavu profesiju, bet viņam ir kāds, kas dara to, kas tev nepatīk. Man ir studenti, kuri dara laboratorijas darbu, tāpēc es varu neiet un taisīt eksperimentus, bet rakstīšana un rezultātu iegūšana, kas ir tā kā, nevis piedestāls, bet tie punktiņi, ko vāc zinātnieki, ir tā rakstīšana, ka tu savu pētījumu parādi pasaulē un to dara tiešais vadītājs ar pieredzi. Un ja tas ir mans pētījums, man tas ir jādara. Okay. Tātad šo tu nevar apiet. Tas nozīmē, mēs nevaram paņemt asistentu, lai kāds to izdara tavā vietā. Tad šeit ir tikai viens – mainīt pret to attieksmi. Paskatīsimies, ar ko tev tas asociējās. Šis te rakstīt un tik liela nepatika. No kurienes šim aug kājas? Ar ko tas ir līdzīgs? Ko tev tas atgādina pēc sajūtām? Pirmais vārds ir nepacietība, kas man nāk iekšā. Bet ja tas būtu dzīves kaut kāds jau periods, kurā tu jūties līdzīgi, darot kaut ko? Man nav bijis tāds. Šis ir pirmais, kad es izjūtu to. Un kā ir skolas laikā, vai tu rakstu darbus varēji mierīgi nodot?
Man bija tā, ka es vieglāk pret to izturējos, jo es varēju uzrakstīt darbu, nepārlasīt un nodot. Man bija vienalga. Es zināju to, ka man bija jāpelna labas atzīmes, bet es biju varbūt pārliecināta, ko es daru. Bet šeit, tā, ka šīs ir jauns un tu neraksti no galvas, bet tu izlasi citu darbus. Es nezinu, kā to, lai ļoti detaļās neaiziet to, ko es daru. Bet, tātad šeit stāsts ir par pārliecinātību, kura iztrūkst. Laikam. Jo tur tu minēji, tur es biju pārliecinātāka un varēju nepārlasīt. Bet šeit traucē tas fakts, ka dēļ tā, ka tu sev līdz galam netici, tu skaties un tev tas paņem ļoti daudz enerģijas. Jā, jo ir jāuzraksta. Tā kā šīs darbs ir mans darbs, bet man ir tiešie vadītāji, kas ir mūsu darba direktori, un viņiem ir jāpārlasa, jo viņi ir pieredzējuši lielāk, un man ir bailes, bet es kaunos, man ir kauns, ja es kaut ko izdarīšu nepareizi. Tā kā es viņu acīs kritīšu, un tas... Skaties, tas arī ir tas pats, kas ir neticība sev. Tad, kad mums iztrūkst sava pārliecība, mēs neļaujam sev kļūdīties. Jo patiesībā pašpārliecināts cilvēks, ko viņš dara, viņš ļauj sev kļūdīties. Tāpēc, ka viņš zina, ka kļūda nemaina manu vērtību. Jā. Man nesanāca, labi. Es izlabošu, es zināšu, ko izlabot, bet es tikšu ātrāk pie rezultāta. Pat tad, ja skaties, mēs abas rakstīsim vienlīdz darbu, es viņu uzrakstīšu ātrāk, ļaujot sev kļūdīties, iedošu pārlasīt, tu tikmēr rakstīsi, jo uztrauksies par kļūdām, pārbaudīs 10 reizes, es saņemšu atpakaļ labojumu un nodarbošos ar labojumu, un tikmēr jau nodošu, kamēr tu aizies nodot pirmo reizi, tāpēc, ka tu domāji, vēl nav pietiekami labi, šeit var iespējams būt kļūdas, un savā ziņā tas perfekcionisms, kas neļauj cilvēkam kļūdīties, ir tas, kas neļauj sasniegt rezultātu ātri. Bet es ar to, ka es sev ļaušu kļūdīties, dabūšu atpakaļ to feedbacku, izlabošu ātri, kas ir jāizlabo. Nākamreiz man tā pieredze. Bet man tā pieredze tagad nepalīdz. Es esmu to darījis vairākas reizes, 6 gadi. Tā kā tas nav pirmais darbs. Man joprojām ir grūti. Kas tieši ir grūti? Es nevis gribu kaifot no tā, ka es rakstu, bet varbūt valodas problēmas ir, jo mēs rakstam angļu valodā. Angļu valoda man ir labāk palikusi, protams. Bet to teikumu uzrakst. Varbūt es sākumā gribu perfektu, bet es jau aizvaru uz acis to. Uzrakstam vienkārši kā ir. Tu uzraksti, tev liekas ir forši. Manam vadītājam agrāk bija tāds, kā viņš ieteica. Viņš nevis laboja, viņš visu iezma rakstīja komentāru. Pārrakstīt. Šis nepatīk savādāk. Un es pārlasu, man jau liekas viss forši, un es sēžu dienu, es nesaprotu, ko pārlasu, jo priekš manis tas ir... Kā tenai brīdī rīkoties? Laikam iet pie vadītāja un jautāt. Jā, pavisam vienkārši atrisināt šo. Kas šeit nav labi? Jā? Konkrētus jautājumus. Kas tieši šeit ir jāpāraksta? Kāpēc? Vai arī aizstāvēt savu viedokli? Bet šajā kontekstā, ņemot vērā iepriekšējo domu, es uzskatu, ka šis teikums precīzi tur der. Ja? Tu drīksti aizstāvēt, bet tad te ir tā bērnu pozīcija, kurā tu nokrīti, pacel ķepas gaisā, tā kā padodos un es nezinu, ko darīt. Es esmu vainīga, es padodos. Ja? Es vairs neko nedarīšu. Es vairs neko nedarīšu. Bet ja tu pieies no pieaugušā pozīcijas šim darbam, tad pārslēdz, ieslēdz sevī to pieaugušo Mariku, kura darbā īstenībā ļoti labi zina, kas ir jādara, kur māk arī vīru piecelt no rīta un paprasīt, ka viņam ir jāiet ar dēlu pasēdēt. Kā viņa skatās uz šo tā atskaites darbu? Vieglāk. Kā būtu viņas stratēģija? Uzrakstīt, kā ir, pakonsultēties ar vienu vadītāju, un ja tur mēs stopējam, tad iet pie otra vadītāja un prasīt viņu. Tu ļoti labu vārdu izmantoji. Pakonsultēties. Tas nozīmē, ka es nevis iesniedzu, bet es aizēju. Klau, mēs varam iziet cauri, paskatīties. Jā. Un tad, kad tā ir konsultācija, tad kāda sajūta nāk līdzi? Kad es zinu, ko es daru, bet man ir vajadzīgs papildus zināšanas. Jā, redzējums no malas varbūt, vai ne? Un tas iedod tādu vienlīdzīgāku sajūtu. Es nevis eju pie tēta, kurš tulīt man šitā tā, vai pie mammas. Ja, jo daļēji jebkura persona, kura hierarhijā stāv augstāk, tas ir vadītāji, priekšnieki, skolotāji, viņi mums asociējas zemapziņā ar vecākiem, vecāka figūra. Ja, tava vecāka figūra, mamma, teiksim, kas ir ļoti
bijusi tāda agresīvas audzināšanas pārstāve, varētu tev ielikt šīs te bailes, automātiski tu jau ejot izjūti bailes. Un arī es tagad sāku domāt, kad tētis man arī nepiedalījās audzināšanā, varbūt tas galvenais vadītājs, kurš direktors ir un to, ka es saskatu to tēti, kad viņš visu laiku ir aizņemts, viņam nav laika uz manis, man pašai viss jādara, un ja es gribu viņa konsultāciju, vai nu nevar sarunāt, vai arī ir tie komentāri, ka šis ir jāpāraksta, un tad uzreiz ieslēdzās tā bērnu pozīcija. To, ka... Tā ir. Mēs vienmēr ieliekam kādu no vecāku prototipiem iekšā šajos te, kas ir treneri, skolotāji, priekšnieki, vadītāji, augstākas personas, tā tas arī strādā. Un tad tu sāc uzvesties tā, kā bērns attiecībā ar to vecāku. Ja tu ieliec mammu iekšā, tad tev ir bailes. Šajā gadījumā tu saki atpazīsti, ka tu ieliec tēvu figūru, attiecīgi tu sāc tā kā, nebūs laika, un tur pieņem jau, tu tā kā pieņem par taisnību to, ko tu domā. Lai gan tu varētu arī aiziet pateikt, man nepieciešama konsultācija. Un arī laikam tā rakstīšana, lai viss ir perfekti, būtu pietiekami labai, lai iegūtu to uzmanību sev. Jā, jautājums, vai tu jau startā rakstot šo te darbu, jau nenoraksti sev uz tā, ka es jau neesmu pietiekami laba, tāpatās man nepievērsīs uzmanību un tā tālāk ar šīm sajūtām. Un tev ir jāiemācās ieslēgt šo pieaugušo pozīciju, jo tad tu jutīsies līdzvērtīgāk. Tu iesi jau ar šo jautājumu, kā tu teici, vai es varu pakonsultēties. Kāda tev ir sajūta, kad es tev saku, vai es varētu pie tevis pakonsultēties? Patīkama. Tieši tā, jā. Patīkama. Un kad tu aizej pie kāda no vadītājiem un saka, vai es varu pakonsultēties, viņiem vienmēr būs patīkama sajūta. Jo tas ir tā kā kopdarbs, tas ir, mans redzējums kādam kaut ko nozīmē, un tā komunikācija pavisam cita, bet ja tu ej jau ar noliestu galvu, pārbaudiet, man tad droši vien ir kļūdas vai vēl kaut kā, tad automātiski tu saņem šo te reakciju pretī. Tad vienkārši ir jāslēdz iekšā tava. Un tāpēc es arī gribēju tev teikt, ka tad, kad tu pabeigsi un uzrakstīsi šo darbu, disertācija aizstāvēs, tev arī radīsies cita sajūta par savu darba kvalitāti, specifiku un tā tālāk. Vai ne? Tur automātiski jau nāk klāt šī te garša. Un tikai tad pieņem lēmumu par to, vai šis darbs tev ir piemērots vai nē. Par otru mērķi, kas ir saistībā par Instagram, tur ir darīšanas vaina. Jā. Mani attur tas to, kam tas vajadzīgs, ko es varu. Cik tev vajag cilvēks, lai būtu to vērts darīt? Tikai savu piekrišanu. Tādā ziņā. Un cik tev vajag, tu saki, vai kādam tas būs vajadzīgs? Cik cilvēkiem tam ir jābūt vajadzīgam, lai tas būtu to vērts to darīt? Tas ir vajadzīgs man pašai, lai parādītu to ceļu, ko es izgājusi. Jā, caur to tu dziedini sevi patiesībā, sākotnēji vismaz noteikti. Un tāpēc stāsts par to, vai ir vajadzīgi, mēs dažreiz domājam, nevienam tas nav vajadzīgs. Un tā daļai ir augstprātība. Nevienam tas nav vajadzīgs. Redz, es tikai esmu tā, kurai tas ir vajadzīgs. Tā nav. Ļoti daudziem tas var būt vajadzīgs. Tu pat nenojauti. Un otrs jautājums, vai tev tiešām ir vajadzīgi visi, lai tas būtu vajadzīgs? Varbūt pietiek ar 10, kuriem tas ir pa īstam vajadzīgs, bet tu viņos ieliec iekšā kaut kādu jaunu skatījumu uz lietām. Un tam ir pievienotā vērtība, plus tu vēl pati sevi dziedini caur to. Sāc redzēt sakarības, sāc redzēt kaut kādas lietas, kuras tavā dzīvē ir bijušas ar nozīmi. Kāpēc? Okay. Es paskatījos tavu karti. Kur ir tā dzīves sfēra, kā tu domā, kur tu šobrīd visvairāk esi apmaldījusies? Es gribētu teikt darbs, bet arī finanses. Bet finanses laikam ir tā, ka es vienkārši esmu dekrētā, jo pazaudēt 60% no saviem ienākumiem uzsit pa pārliecību nedaudz, bet tu neko nevar mainīt, jo tu esi tādā ziņā. Jā. Man liekas, ka tās ir tās divas sfēras. Ja mēs skatāmies tavas finanses, tad tev virsotnē stāv piecinieks,
Piecinieks ir tāds, pirmkārt, tas ir naudas skaitlis, bet ciparu skaitlis, jā, tas ir viss tas, ko cilvēks var darīt ar cipariem, dažādas profesijas, kas ir ar cipariem. Bet tas ir arī skolotāja skaitlis. Tas ir tas, kurš nodod zināšanas tālāk. Tas ir cilvēks, kurš vienmēr uzsūdz zināšanas, bet obligāts nosacījums ir to dalīties. Jā, tu nedrīkst tikai ņemt, tev ir jādod pasaulē. Tas ir, starp citu, pieredzes nodošana un skolotājs, zinātnieks, mentors, viss, kas saistīts ar kārtību, ar likumu, ar tradīcijām. Ja? Tas viss ir par piecinieku, un tā ir tava virsotne. Tā ir tā dominējošā enerģija tavējā. Nu, es domāju, ka tu esi ļoti tuvu sevi atklājusi dzīves laikā, un šis zinātniece ir tevī jau iekšā. Bet tev ir arī septiņnieks. Septiņnieks tā ir kustība. Ja? Tas ir darbs, kurš ļoti grūti ir darāms tad, ja viņš tev tiešām ir jādara tikai vienā vietā. Tev padotos darbs, kuram ir jābūt kustībā. Tā tad jābrauc vai jābūt darbam, kas ir par kustību, jā, vai nu tas ir ar ārzemēm saistīts. Vai tu teici, ka tev patīk uz konferencēm Jā, braukt? mums ir konferences. Jā, tas ir tas, kam būtu jābūt tā kā biežāk iekšā tavam darbam, jā, iekšā šī te braukāšana. Vai nu tev ir, teiksim, tāls ceļš uz darbu jāveic. Nu, tad arī skaitās. Ir cipars, kurš tev nākas visgrūtāk, un tas ir tādēļ, ka, ja mēs skatāmies, es pārsvarā skatos karmisko numeroloģiju, tas nozīmē, ka savās iepriekšējās dzīvēs tu uz šiem grābekļiem esi kāpusi, un šajā grābeklī mūsu dzīvē, šīs dzīves laikā, ir parasti vislielākā pretestība. Tas ir uzstāšanās publiski. Kā tev ir šo? Man ļoti patīk. Tev es patīk? Gribu, bet man ir šausmīgs bāls, bet man gribās. Redzi bailes. Jā. Tev būs tas autora pasaka, man liekas, kā es gribētu nākotne arī kaut ko tādu darīt. Nu, tāds, ka es arī centīšos pieteikties skolotājas pozīcijai. Nu, tā kā par skolu, man liekas, tas arī ir saistīts. Nu, tā kā publiski klasē lasīt to. Publika, skaties, publika ir kas? Publika ir jebkas, tā var būt klase, tie var būt studenti. Arī Instagrams ir uzstāšanās publikas priekšā. Jā, tas ir labs veids, kā vispār sākt to. Un, protams, ka tu brauc uz konferencēm, ja tu esi tā, kas konferencēs uzstājās, nu, tev viss ir atrisināts. Bet, redz, desmitnieks, tas ir tev stāv šajā pozīcijā, kur iepriekšējās dzīvēs tu neesi viņu realizējusi. Tādēļ šajā dzīvē tev tur ir tās bailes. Bet, lai tu izietu šo te potenciālu, tev ir jāsāk tas darīt, ja? Lai tu atklātu potenciālu savās finansēs. Tad, ja mēs skatāmies, man patīk vēl tādas kā dzīves augstākā misija, kas sastāv, ja mēs skatāmies tavu kopējo vispār karti, tad viņi sastāv no tādiem 3 lieliem skaitļiem. Un šie skaitļi apvieno to, kas tev dzīvē būtu jārealizē pēc tādas dvēseles. Ja? Un, protams, katrs cilvēks iztulko to pa savam un pielāgo profesiju, jo tu vari būt zinātnieks, kas, nezinu, maina pasauli, ja? Atklājot kaut ko tādu, kas fundamentāli maina pasauli, tas neierobežo mūs. Ja? Jebkurā profesijā mēs varam, varbūt arī frizieris, kurš izdomā kaut ko tik unikāli, ka maina pasauli. Ja? Tātad tev ir 3 skaitļi. Desmitnieks, kas runā par to, kad uzņemties atbildību. Tev ir jāiemācās nest laimi un prieku cilvēkiem. Un tas ir nevis, tas ir atdot sevi citiem, bet caur savu laimi un prieku. Ja? Nevis tā kā upurēt sevi, lai citiem būtu labi, bet esi laime un prieks pati. Jā. Tas ir ieraudzīt savā dzīvē laimi un prieku un ar to dalīties. Un iespējams, tu tajā dzīves posmā, ja, kur tu nebija laimīga, arī nedalījies ar to un neredzēji to, bet tam tiekot cauri, tu vari sākt novērtēt, kāda ir dzīves garša. Vai tiešām dzīve nav tik vērtīga, lai viņā palikt dzīvot. Ja, un cik ilgā laikā, mainot šo sajūtu, tu vari mainīt dzīves garšu. Tev šī pieredze ir un tev viņi ir jādod tālāk. Tev ir arī tāda kā cilvēku glābšanas enerģija.
šeit arī ir tas pats aspekts. Mēs nevaram nevienu izglābt no deficīta. Jo tad tā atkal ir, kad es gaidu atzinību. Tev ir jāglābi no sajūtas, no pārpilnības, ka manī ir tik daudz, ka es varu dot citiem. Ja? Tad atkal uzpildīt sevi. Šis ir svarīgi, jo tev ir tāda piebilde, ka tev tas dzīvē nebūs viegli, bet tev ir jāpārvar krīze, šķēršļi, lai izjustu to savu iekšējo spēku. Un es domāju, ka tu to jau esi vairākas reizes izdarījusi, un tas tev ir jāizceļ. Tātad bez šīm krīzēm savā dzīvē tu to savu spēku nevari atvērt. Tev ir jāierauga, kāpēc tām krīzēm bija jānotiek. Jo tur atveras katru reizi tev jauna spēka kripatiņa, ja, kur iepilinās iekšā tevī. Tev tikai jābūt pašai tā kā pietiekami atvērtai pret sevi un jāierauga tas spēks. Un 21. tas nozīmē, kad ir jārada miers. Tas ir tāds miers pasaules līmenī, kas, piemēram, apvieno cilvēkus vai apvieno kaut kādas grupas, ja, kur tu nodod tālāk šīm te grupām, cilvēkiem tādu iekšējā miera sajūtu. Tas var būt dažāda līmeņa grupas, dažādas interešu grupas, vienalga, bet tā ir kaut kāda konkrēta cilvēku tā kā savienība, kurus kaut kas kopā vieno. Ja? Arī valsts var būt, protams, savienība, bet tai pašā laikā tā var būt viena interese. Cilvēkiem, kur varbūt arī ir gājuši cauri, posmam, kad gribas uztaisīt pašnāvību, ir bijuši depresijā. Ja? Un viņus visus vieno šī sajūta. Bet tu vari iedot, tev ir patiesībā dvēseles kodā ierakstīts, ka tev ir jādod viņiem šī miera sajūta. Kā arī tu vari strādāt ārvalstu uzņēmumos, un tev ir jābūt svešvalodai darbā. Ja? Tas tev ir, cik es saprotu. Un interesanti ir tas, ka tev ir jāpārstāv mūsu valsts, sava valsts jāpārstāv. Tas nozīmē, ka braucot pa dažādām valstīm, viņu dažādas metodas vai jauninājumi jāatved uz šejieni, nevis otrādi. Nevis tu kaut ko atklāji un atdod prom, bet tu kaut ko arī atved atpakaļ, lai iegūtu šeit labumu. Ja, jo daudz zinātnieki saprot, ka strādā ar mērķi dot projām zināšanas, bet pretējais virziens, ka iegūstot zināšanas, atstāt viņus šeit un uzlabot šo sistēmu, kas ir mums šeit Latvijā, to jau laikam dara mazāk. Varbūt tas ir lauciņš, kurā tu vari paplašināt šo cilvēku redzējumus. Un tad ir tādi, kā saucamie karmiskie mēzgli. Tas ir tas, kas tev dzīves laikā, iepriekšējo dzīvju laikā ir nācis līdzi un kas var šajā dzīvē negatīvi atspēlēties, tāpēc, ka tur kaut kur nav nokārtotas lietas. Tas ir augsts prasības pret partneri. Ir tāda lieta? Man bija, bet tagad vienīgais, kas ir tas pat ne prasības, bet tā es eju, es attīstos, es viņu to neprasu, bet man dažreiz vēl mazāk pārliec to, ka, ja viņam to nevajag, kāpēc man visu laiku vajag kaut ko darīt? Kāpēc es nevaru mierīgi dzīvot, pieņemt kā ir, un tad ik pa laikam padusmoties visu, bet nemeklēt to iemeslu, kāpēc es dusmojos, piemēram, tāds tā kā. Es neprasu viņam to darīt, bet man liekas negodīgi, ka man tas man jāstrādā. Tāds negodīgi. Bet tā ir tava izvēle. Jā, tā ir mana izvēle. Jā, un tas nav negodīgi, tas ir godīgi, tāpēc, ka tā ir tava izvēle. Jā, tā ir mana izvēle. Jā, un tas ir svarīgi. Tātad tu iepriekšējās dzīvēs esi partnerus diezgan nograuzusi, teiksim tā. Bija tāds, ka grauzu, jā, bet es apzinos to un es šajā dzīvē nevar. Nedrīksti tu koncentrēties uz finansiālo labumu tikai. Tavs darbs nedrīkst būt balstīts uz finanšu apsvērumu. Tam ir jābūt iekšā tevī, tam, ko tev sauc dvēsele. Tev ir potenciāls aizrauties ar atkarībām, vismaz ir bijis iepriekšējās dzīvēs. Prātīgi šī, ja? Tas, tā kā ieteicams nejokoties. Un noslēgtība, nevēlēšanās pēc publicitātes. Tev ir jāiet. Man gribās un ir jāiet un ir jādara. Tāpēc, ka savādāk tu grauji attiecīgi visas savas dzīves sfēras. Ja? Tie, kas ir karmiskie mēzgli, viņi nāk līdzi un viņi parauja vēl visu kaut ko līdzi. Tātad ieteikums būtu iemācīties
sevi pasniegt, runāt, jā, publikas priekšā, vienalga, cik liels publikas priekšā, bet sākt to darīt, padomāt par starptautisku, nezinu. Bet konferences jau skaitās. Jā, konferences noteikti viņām ir jābūt maksimāli daudz, tev ir jāmācās tur uzstāties vai pašai atrast, kur tu uzstājies. Tad būt harmoniskās attiecībās, ļaut partnerim būt blakus tev. Un noteikti radīt idejas, tās, kuras tev iekšā ir. Ja, viņām ir jābūt radītām. Attiecīgi, vai tā ir zinātnes sfēra vai nezinu, tas pats Instagrams, ar kur tu vēlies dalīties, bet tas, kas tev ir iekšā, tur ir jāiet. Tas ir vienkārši jāizdara. Tur nav doma par to, vai tas kādam ir vajadzīgs, tas ir tev vajadzīgs. Jā. Tas ir jādara, jo tas ir tavs mezgls, ko tu neesi izdarījusi iepriekšējās dzīvēs, kas tev velk uz leju. Nu tā, es vēlos tev šodien uzdāvināt biļetu uz savu pasākumu. Es nezinu, vai tev... Es gaidīju no vīra Ziemassvētku dāvanu. Es izdrukāju priekš tevis 10. janvārī VF kultūras pilī. Es gaidīšu tevi. Super, liels paldies. Un tu droši nāc un mazums varbūt vīrs vēl tev uzdāvinās Ziemassvētkos, bet varbūt tu vari tad paķert līdzi vai nu vīru vai kādu savu draudzeni. Bet es domāju, ka pasākums tev palīdzēs varbūt arī salikt visu pa plauktiņiem, jo mēs tur ļoti daudz runāsim par nākotni un tehnikām, kas palīdz to nākotni realizēt jau tādu, kādu tu vēlies. Liels paldies. Paldies tev, ka tu šodien ieradies. Paldies par to, Katāri. Paldies par uzticēšanos.